F-35 ir ASV aviācijas stratēģijas mugurkauls. Bet katrs iznīcinātājs, kas iznāk no ražošanas līnijas, ir atkarīgs no metāla, kuru ASV vairs nespēja ražot. Vienīgā pasaules superlielvalsts ir 100% atkarīga no ārvalstu piegādes ķēdēm, un tās priekšgalā ir Ķīna, valsts, ar kuru mēs drīz varētu nonākt karā. Šis atklājums mani aizveda uz kādu objektu Jūtā, kas varētu atjaunot Amerikas aviācijas pārākumu. Taču tas palīdz iznīcināt tik toksisku ezeru, ka tā sabrukums varētu saindēt veselu pilsētu. Tas, ko es atklāju, atklāja biedējošu patiesību par Amerikas Savienoto Valstu nākotni, kuru neviens nav gatavs apturēt. Katrs F-35 maksā līdz pat $100 miljoniem, un Amerika uzbūvēja 191 no tiem, lielāko ražošanas apjomu šīs programmas vēsturē. Pentagons plāno tos izmantot līdz 2088 gadam, kopējām izmaksām tuvojoties $2 triljoniem. Taču šis būtiskais bruņojuma elements nevar pastāvēt bez magnija. Nevis lētā pārstrādātā veida, ko izmanto dzērienu buņģās vai automašīnu detaļās. F-35 lidmašīnām nepieciešams īpaši tīrs magnijs, kas iegūts tieši no rūdas. Kad iznīcinātājs pārvietojas ātrāk par skaņu, pārvadājot miljardiem dolāru vērtu tehnoloģiju, atteice nav pieļaujama. Šis metāls ir dziļi iestrādāts lidmašīnas sistēmās, palīgenerģijas blokos, ātruma piedziņās, uz gaisa kuģa rāmja uzstādītajās palīgierīču piedziņās un pašās dzinēja pārnesuma kārbās. Magnijs ir aptuveni par trešdaļu vieglāks nekā alumīnijs, un 5. paaudzes kardarbībā svars ir vissvarīgākais. F-35 nav vienīgais. To izmanto arī F-22, tāpat kā Eurofighter Typhoon. Gandrīz katrs rietumu moderns iznīcinātājs, kas būvēts pēdējo 30 gadu laikā, ir atkarīgs no speciālām magnija sakausējumiem. Tāpēc, kad šis metāls kļūst reti pieejams, tas kļūst par problēmu. Atbilde atrodas Lielās Sāls ezera rietumu krastā, vietā, ko sauc par Rowley, Jūtas štatā. Iedzīvotāju skaits – gandrīz neviens. Stratēģiskā nozīme – teorētiski milzīga. Šeit jūs atradīsiet plašu rūpniecības kompleksu. Dūmvadi slejas virs elektrolīzes vannām un jūdzēm cauruļu, viss iespiests starp ezeru un sāls līdzenumiem. Šis ir ASV magnijs sijā, un līdz 2026. gada februārim tas bija vienīgais primārā magnija metāla ražotājs Ziemeļamerikā. Gadu desmitiem Pentagons šo vienīgo Renko piederošo rūpnīcu klasificēja kā stratēģiski nozīmīgu infrastruktūru. Iemesls bija vienkāršs. Ja Rowley jebkad pārtrauktu darbību, Amerikai nebūtu neviena vietējā avota šim metālam. Tas pats metāls, kas tiek izmantots F-35 konstrukciju liešanā, parādās spārnoto raķešu sistēmās, aviācijas korpusos, helikopteru pārnesumkārbās un vieglos militārijos komponentos, kur katrs svars ietekmē degvielas patēriņu, manevrētspēju un kravnesību. Tas bija būtisks ASV aizsardzības nozares elements, un tas pārtrauca darbību. 2021. gada septembrī rūpnīcā notika katastrofāla iekārtu avārija. Primārā magnija ražošana tajā mēnesī apstājās un nekad netika atsākta. Lockheeda Martina montāžas līnija Fortwortā turpināja ražot F-35 lidmašīnas. Pentagons turpināja parakstīt līgumus, rūpnīca stāvēja dīkstāvē un augsta. Mūsdienās Ķīna kontrolē apmēram 90% no pasaules primārās magnija ražošanas. Šī ir slēptā F-35 programmas puse. Lockheeda Martina publicētais piegādātāju saraksts ietver 1900 uzņēmumus. Dzinēji, datori, lidojumu vadības sistēmas, mērķēšanas sistēmas, kabīnes elektronika. Veselas nozars ir iesaistīts, lai uzturētu šo lidmašīnu darbībā. Visa sistēma aptver kontinentus, rūpnīcas un inženierijas desmitgades. Piegādes ķēde izskatās necauršaujama, taču viss balstās uz vienu pieņēmumu. Kad Lietuva sāks darbu, aviācijas kvalitātes magnijs būs pieejams. Bez tā ķēde uzreiz pārtrūkst. Līgumi kļūst bezvērtīgi. Pentagons to nav pilnībā neievērojis. Iekšējie novērtējumi jau 2021. gadā norādīja uz primāro magniju kā aktuālu problēmu, un 2023. gadā šajos ziņojumos magnijs tika minēts kopā ar radzemju elementiem – Galliju un Germāniju. Visus tos varētu pārtraukt nopietna konflikta gadījumā. Ķīna jau ir parādījusi, kā tas tieši darbojas. Pēdējo gadu laikā Pekina sāka ierobežot tādu materiālu eksportu, par kuriem lielākā daļa cilvēku nekad nav dzirdējuši.
Gallijas, germānijas, antimons, grafīts, taču šie mazpazīstamie minerāli ir iekļauti raķetēs, radaru sistēmās, mikroshēmās, baterijās un militārajā elektronikā. Tādi ierobežojumi kļuva stingrāki, īpaši pret Amerikas Savienotajām valstīm. Magnijs vēl nav ticis pakļauts ierobežojumiem, taču to gandrīz nemaz nav vajadzības ierobežot. Ķīna kontrolē tik lielu daļu no pasaules piegādes, ka pat nelielas politikas izmaiņas var izraisīt cenu kāpumu vai samazināt pieejamību. Tas jau ir noticis vairākas reizes. Pat ne kā apzināts ierocis, bet kā blakus efekts Ķīnas enerģētikas ierobežojumiem un rūpniecības politikai, kas rada neērtu jautājumu. Ja nejauši traucējumi jau satricina piegādes ķēdi, kas notiks, ja Pekina kādreiz nolēms to darīt apzināti? 2024. gadā primārā magnija ražošana Rowley rūpnīcā bija 0. Tajā pašā gadā US Magnesium izsūknēja vairāk nekā 52,000 akru pēdu ūdens no lielās Sāls ezera sistēmas. Tas ir pietiekami daudz ūdens, lai nodrošinātu aptuveni 100,000 jūtas mājsaimniecību ar ūdeni uz gadu. Viss šis ūdens tika ņemts no ezera, kura ūdens līmenis sasniedza rekordzemu atzīmi. Uzņēmumam nebija jāturpina ražot magniju, lai turpinātu kontrolēt ūdeni. Rietumos ūdens likumi balstās uz senu principu. Tas, kurš pirmais pieteic tiesības uz ūdeni, saglabā šīs tiesības. Šī sistēma tika izveidota, lai atalgo produktīvu izmantošanu. Tā vietā viens no lielākajiem rūpnieciskajiem ūdens patērētājiem baseinā turpināja kontrolēt milzīgas ūdens apjomus, kamēr tā galvenās strateģiskās darbības bija dīkstāvē. Ūdens tika izmantots uzturēšanas darbībās, kurām nebija nekāda sakara ar vietējās magnija ražošanas atjaunošanu. Sāls ūdens baseini joprojām izgāja cauri iztvaikošanas posmiem. Sāls nogulšņu apstrāde turpinājās. Uzņēmums turpināja ražot putekļu slāpētājus un magnija chlorīdu ceļu atlidošanai. Taču neviens no šiem darbiem neattaisnoja tik lielus ūdens ieguves apjomus. Aizkulisēs Renko stratēģija izskatījās pavisam citāda. Nozares dokumenti liecina par pārorientēšanos uz litija ieguvi no tiem pašiem sālsūdeņiem, kas tika izmantoti magnija šūnām. Līdz 2024. gadam litija cenas pasaules tirgos bija sabrukušas, un arī šis jaunais virziens tika apturēts. Tikmēr saistības turpināja krāties. Šī vieta jau bija kļuvusi par vienu no lielākajām vides katastrofām valstī. Gadu gaitā uzraudzības iestādes apsūdzēja uzņēmumu atkārtotos piesārņojumu pārkāpumos. Toksiskas ķīmiskās vielas piesārņoja tūkstošiem akru ap rūpnīcu, atstājot aiz sevis tik apjomīgu attīrīšanas darbu, ka tā pabeigšana varētu prasīt gadu desmitus. Līdz 2009. gadam federālā valdība oficiāli klasificēja šo teritoriju kā nozīmīgu bīstamo atkritumu vietu. 2025. gada 10. septembrī US Magnesium LLC iesniedza pieteikumu par bankrota aizsardzību saskaņā ar 11. nodaļu Delavēras federālajā tiesā. Pieteikumā tika norādītas saistības no 100 līdz 500 miljonu dolāru apmērā. Rūpnīca, kas kādreiz tika uzskatīta par būtisku infrastruktūras daļu Amerikas minerālu neatkarībai, uz papīra piedzīvoja finansiālu sabrukumu. Lielākā daļa amerikāņu nekad nav dzirdējuši par īru Renertu. Taču gadiem ilgi viens miljardieris industrialists, sēžot birojā Manhetenā, kontrolēja milzīgu daļu ūdens, kas plūda uz Lielo Sāls ezeru. Un visur, kur darbojās Renko, šķita, ka strīdi viņam sekoja. Cīņas par piesārņojumu, tiesas prāves, vides strīdi, finansiāls spiediens. Tāda veida cīņas, kas ilga gadiem, kamēr sabiedrība gandrīz nepamanīja. 2023. gadā Jūtas vides kvalitātes departaments uzņēmumam piesprieda $430,000 sodu. Tas attiecās uz vairāk nekā 10 gadus ilgiem pārkāpumiem. Štata regulātoriem gadiem ilgi bija sarunas ar US Magnesium par sanācijas izmaksām. Bankrota pieteikums padarīja šīs sarunas par bezjēdzīgām. Kad tika iesniegts 11. nodaļas pieteikums sanācijas saistības, nonāca kreditoru rindas beigās. Savukārt ūdens tiesības pēkšņi kļuva par vērtīgāko aktīvu bankrota masā. Dažādu kreditoru advokāti tiesas dokumentos apgalvoja, ka minerālu un ūdens tiesībām ir maza reāla vērtība. Jūta acīm redzami tam nepiekrita. 2025. gada 15. augustā štata Mežsaimniecības, ugunsdzēsības un valsts zemju pārvalde izdeva rīkojumu par darbības pārtraukšanu
iejaukšanu, pieprasot uzņēmumam pārtraukt ūdens sūknēšanu no ezera. Bankrota pieteikums iesaldēja konfliktu. No tā brīža ezera, rūpnīcas un ūdens nākotne tika izskatīta vienā un tajā pašā tiesas zālē. Renko nepaturēja Rauliju, lai ražotu magniju. Tas to paturēja, lai paturētu kontroli pār ūdeni. Kad ezers sarūk, Salt Lake City zaudē savu sniegu. Ne uzreiz, ne viss vienlaikus, bet mehānisms ir tiešs un dokumentēts. Tas ir visa reģiona klimata dzinējs. Ziemā vētras nāk no Klusā okeāna un pāriet pāri ezeram pirms tās sasniedz kalnus ap Salt Lake City. Kad šis augstais gaiss šķērso siltāku ūdeni, tas uzņem papildu mitrumu un pēc tam izkrīt kā sniegs pār Vasačas grēdu. Šis sniegs kļūst par reģiona ūdens apgādi. Tas piepilda ūdenskrātuves, apgādā fermas, nodrošina pilsētas, uztur Ziemeļjūtu dzīvu visu vasaru. Un, ja ezers turpina sarukt, šī sistēma sāk izjukt. Mazāk ezeru nozīmē mazāk sniega. Mazāk sniega nozīmē mazāk ūdens. Un Amerikas rietumos, kad ūdens sāk pazust, viss pārvēršas par cīņu. 2023. gada sākumā Jūta piedzīvoja lielāko sniega krājumu mūsdienu atmiņā. Visi gaidīja, ka viss šis kušanas ūdens straumēsies lejup uz vietējām upēm, un no turienes tas nonāks lielajā Sāls ezerā. Ezerām vajadzēja izkļūt no krīzes līmeņa, tomēr tas nenotika. Ezera dienvidu daļa pacēlās par dažām pēdām no 2022. gada nogales līdz 2023–2024 hidroloģiskā gada beigām. Tas varētu izklausīties pēc progresa, bet tas nebija pietiekami. Tātad, kur tad sniegs patiesībā palika? Tas iesūcās zemē. 2 desmitgades ilgs sausums bija pārvērtis visu sateces baseinu par sūkli. Kad beidzot atnāca sniega kušana, augsne to uzsūca pirms ūdens vispār sasniedz upes gultni. Pētnieki to sauc par augsnes mitruma deficītu. Tas ir pieklājīgs veids, kā pateikt, ka zeme bija tik izslāpusi, ka tā nozaga ezera dzīvības avotu. Tas ir kā uzliet spaini ūdens uz saplaisājušas saules izkautētas māla zemes. Lielākā daļa vienkārši pazuda. Hidrologi brīdināja, ka šis skaidrojums ir saprotams tikai kā īslaicīga parādība. Līdz 2025. gada pavasarim augsnes profils visā Ziemeļjūtas reģionā beidzot bija piesātināts. Hidrologi gaidīja, ka nākamais kušanas ūdeņu cikls patiešām sasniegs ezeru. Tā vietā ezera līmenis turpināja kristies. Līdz 2026. gada martam Jūtas sniega sega bija zemākā, kāda jebkad reģistrēta. Pašā baseinā ir redzams viss pārējais stāsts. Lielais Sāls ezers saņem tikai to ūdeni, ko neviens cits vispirms nepaņem. Ezers atrodas pašā sistēmas galā. Katra pilsēta, saimniecība, ūdenskrātuve un caurujvads augštecē vispirms iegūst piekļuvi ūdenim. Kad upes beidzot sasniedz ezeru, paliek tikai tas, ko neviens cits nav vēlējies. Un sausos gados gandrīz nekas vairs nepaliek. Lauksaimniecība gandrīz katrā ziņu stāstā par ezeru tiek vainota notiekošajā. Lucernas lauki, sienu audzētāji un lielopu audzētavas ir lielākie ūdens patērētāji augštecē. Tā ir taisnība, bet tas neatspoguļo visu ainu. Vainot Keša apgabala zemniekus par to, ka ezers sabrūk 80 jūdzes leju pa straumi, ir pārspīlējums. Sniega sega ezeram bija jāsniedz otra iespēja. Tātad, kas izmanto ieplūstošo ūdeni, kam vajadzētu to glābt? Un kā tas viss ir likumīgi? Kamēr Pentagons raizējās par to, ka Pekina varētu pārtraukt magnija eksportu, patiesais drauds Amerikas galvenajam magnija avotam risinājās Jūtas tiesas zālē. Miljardiera ūdenstiesības un bankrota pieteikums. Tiek prognozēts, ka Jūtas iedzīvotāju skaits no 2020 līdz 2060 gadam pieaugs aptuveni par 2 miljoniem. Vairāk nekā 70% no šīs izaugsmes uzņems Vasačas priekškalnu josla. Tiek prognozēts, ka tikai Jūtas apgabala iedzīvotāju skaits gandrīz dubultosies. Jauni priekšpilsētu rajoni, jaunas, rūpīgi plānotas kopienas un pat veselas jaunas, rūpīgi plānotas pilsētas jau ir plānošanas stadijā. Tām visām ir vajadzīgs viens un tas pats. Tām jau šodien ir nepieciešams garantēts ūdens piešķīrums, kas būs pieejams lietošanai pēc vairākiem gadu desmitiem. Mehānisms, kas ļauj attīstītājiem to izdarīt, ir Jūtas ūdensbankas likums. Tas tika pieņemts par likumu 2020. gadā kā Senāta likumprojekts numur 26. Uz papīra šis likums izskatās pietiekami saprātīgs. Tā ir 10 gadus ilga pilotprogramma, kas izveido oficiālu ūdens banku.
Ūdens tiesību īpašnieki var noguldīt neizmantoto ūdeni, nevis to zaudēt. Šīs tiesības tiek aizsargātas pret zaudēšanu, un ūdenim nekad nav jādodas lejup pa straumi uz ezeru. Banka tās aizsargā. Atbalstītāji apgalvo, ka likums tika izstrādāts, lai radītu elastību sausuma laikā un novērstu to, ka tiesību īpašnieki izšķērdē ūdeni tikai tāpēc, lai saglabātu savas juridiskās prasības. Lauksaimniecības pilsētās uz ziemeļiem no Salt Lake Cityjas ūdens tiesības, kas agrāk bija saistītas ar lauksaimniecību, arvien biežāk tiek izmantotas nākotnes mājokļu attīstībai. Lauksaimniecības zemes pagaidām vēl pastāv, taču visi zina, ka drīz nāks priekšpilsētas. Juintas baseinā tika izveidota Jūtas pirmā ūdens banka, kas būtībā darbojas kā sludinājumu portāls ūdens tiesībām. Tās var vienkārši ievietot un izīrēt gluži kā tiešsaistes sludinājumos. Citā vietā jau tiek būvēta infrastruktūra, lai novirzītu ūdeni augošajām kurortu kopienām un otrās mājas būvniecībai. Laikā no 2021 līdz 2025 gadam štats atgrieza Lielajā Sāls ezerā nedaudz mazāk nekā 400,000 akru pēdu ūdens. Tas ir aptuveni tik daudz ūdens, cik pietiktu Losandželosai visam gadam. Uz papīra tas izklausās pēc liela skaitļa, taču tas ir izdalīts vairāku gadu laikā baseinā, kas parasti ir atkarīgs no daudz lielākiem ieplūdes apjomiem, lai vispār saglabātu stabilitāti. Tā ir salīdzinoši neliela korekcija sistēmā, kas joprojām zaudē ūdeni daudz ātrāk nekā tas tiek papildināts. Siena audzētāji ir ērts mērķis. Neviens nejautā, kāpēc plānoti dzīvojamie rajoni saglabā ūdens izmantošanas tiesības iedzīvotājiem, kuru vēl nemaz nav. Ūdens tiek rezervēts vairākus gadus pirms būvniecības uzsākšanas. Nākotnes priekšpilsētām tiek izsniegtas atļaujas vienlaikus ar ilgtermiņa sadalas plānošanu. Ezers cieš no ūdens trūkuma, kamēr attīstītāji un pašvaldības rezervē ūdens pieplūdumu pilsētām, kuras vēl nav uzceltas. Tātad kādu vidi šie jaunie iedzīvotāji patiesībā mantos, kad viņi beidzot ieradīsies? Kad ezers sarūk, tas vienkārši nepazūd. Tas atklāja plašu, sausu ezera gultni, un šī virsma nav stabila. Tā ir smalka, putekļaina nogulšņu kārta, kas veidojusies gadu desmitiem. Kad pāri tai pūš stiprs vējš, tas paceļ šos putekļus tieši no zemes un aiznes tos uz Vasaču pilsētu koridoru, tostarp uz Salt Lake Cityju. Taču šie nav parasti putekļi. Rūpes nav tikai par to, ka šie putekļi ir nepatīkami, bet gan par to, ka organisms tos uztver kā kairinātāju, pret kuru jācīnās. Kad tiek ieelpoti smalkie daļiņu putekļi no izžūšā ezera gultnes, tie nepaliek vienkārši plaušās. Tie var izraisīt to pašu iebūvēto trauksmes sistēmu, ko organisms izmanto, reaģējot uz tādām lietām kā dūmi, ķīmiskas vielas vai kaitīgas gāzes. Šī trauksmes sistēma izraisa tūlītējas reakcijas, piemēram, acu dedzināšanu, klepu un spiedošu sajūtu krūtīs. Kontrolētos apstākļos pētnieki var arī novērot, kas notiek tālāk. Imūnsistēma steidzas reaģēt, elpceļu gļotādā veidojas iekaisums, un plaušas būtībā pāriet aizsardzības režīmā pret kaut ko, ko tās nevar viegli izvadīt. Šie putekļi ir daudz toksiskāki cilvēka plaušu šūnām nekā ogļu gaistošie pelni, kas ir tas pats degšanas blaksprodukts, kas gadu desmitiem ir noteicis regulējums attiecībā uz ogļu termoelektrostacijām. Īpaši putekļainās dienās daži pētnieki salīdzina kairinājuma reakciju ar iedarbību no ļoti reaģējošiem gaisā esošiem savienojumiem, nevis ar parastu daļiņu piesārņojumu. Tas nav tas pats, kas ieelpot parastu pilsētas smogu. Pētījumi atklāja, ka nogulumos ir ieslēgti tādi metāli kā arsēns, urāns un litijs. Kad šos putekļus paceļ vējš, tie nevienmēr paliek tikai ārā. Tas nosēžas atpakaļ ielejā, uz automašīnām, uz augsnes un pat piemājas dārziņos. Pētnieki ir atklājuši, ka daži no šiem metāliem joprojām var parādīties lapu dārziņos pat pēc to mazgāšanas, jo tie nav tikai uz virsmas, tie tiek uzņemti pašā augā. Kad zinātnieki modelē, ko tas nozīmē bērniem visvairāk pakļautajās teritorijās, bažas nerada vienreizējs riska pieaugums. Tas kļūst par atkārtot iedarbību ilgākā laika posmā, kas dažos gadījumos pārsniedz pieņemtās drošības robežas. Ilgtermiņā tas nozīmē paaugstinātu risku saslimt ar astmu un sirds un asinsvadu slimībām. Pētnieki ir arī pauduši bažas par iespējamu saistību ar attīstības traucējumiem un ilgtermiņa hroniskām veselības problēmām, ja iedarbība turpinās gadu desmitiem. Ģeogrāfisko netaisnību visā šajā ir grūti nepamanīt. Ezera gultnes nogulsnes uzkrāja šos metālus vairāk nekā gadsimta garumā. Avoti ietver kalnrūpniecības noteci no Bingemas kaņona vara ieguves, kausētavu emisijas no visa reģiona pievienoja vēl vairāk.
Tāpat arī lauksaimniecības pesticīdu izkliede un atmosfēras nogulsnes no ogļu elektrostacijām. Ezeram atkāpjoties, tas atklāja industriālo rietumu lēni uzkrāto ķīmisko arhīvu. Šīs ķīmiskās vielas nonāk tieši pie cilvēkiem, kuri dzīvo pa vējam. Turīgie kalna nogāzes rajoni austrumu nogāzē saņem nedaudz mazāk, galvenokārt augstuma un dominējošo vēju dēļ. Ielejas rietumu puse atrodas tieši putekļu ceļā. Tas ietver vēsturiski strādnieku šķiras rajonus un skolas, kas apkalpo rūpniecisko koridoru gar Irva 15 noliktavu rajoni. Tālāk arī to saņem. Tuvākais precedents tam, kas šeit notiek, atrodas pāris simtus jūdžu uz dienvidrietumiem. Losandželose iztukšoja veselu Sāls ezeru 20. gadsimta sākumā, lai nodrošinātu ūdeni savam akveduktam. Tas bija Uenza ezers. Tā ezera gultne kļuva par lielāko PM10 gaisa piesārņojumu avotu Amerikas Savienotajās valstīs. Putekļu mazināšana tur Losandželosas ūdens un elektroapgādes departamentam ir izmaksājusi vairāk nekā $2,5 miljārdus. Tieši ar šādu precedentu Jūta tagad saskaras, un daudz vides zinātnieki arvien biežāk atsaucas uz Uenza ezeru kā tuvāko mūsdienu piemēru tam, kāda varētu izskatīties ilgstoša iedarbība uz apkārtni lielā Sāls ezera rajonā. Iedzīvotāju skaits putekļu ēnā ir arī vairākas reizes lielāks. Pašreizējā situācijā riskam ir pakļauta pilsēta ar 1,2 miljoniem iedzīvotāju Salt Lake Cityjas metropoles rajonā. Sabiedrības veselības pētnieki brīdina, ka pieaugoša putekļu iedarbība varētu arvien vairāk ietekmēt ikdienas dzīvi spēcīgu vēja epizožu laikā. To zina slimnīcas, to zina arī pediatri, skolu apgabali un Jūtas likumdevēji. Putekļiem nav svarīgas īpašumu robežas vai skolu teritorijas. Vējš ir lielais izlīdzinātājs. Smagās dienās visā Wasatch Front reģionā var vienlaikus piedzīvot vienu un to pašu reģionālu gaisa piesārņojumu epizodi. Ja pilsētas gaisa ieelpošana kļūst par medicīnisku notikumu un toksīni caur barības ķēckī nonāk mājās, kas no ārpuses izskatās pilnīgi drošas, tad problēmas mērogs vairs nav tikai Jūtas problēma. Tā sāk kļūt globāla. Lielajā Sāls ezerā dzīvo radība, ko sauc par Artemija franciskana, jeb Sāls ezera garneli. Vienīgo piemēroto pirmo barību gandrīz visām komerciāli audzētajām zivju un garneļu sugām uz zemes. Tas ezers ir lielais Sāls ezers. Pati cista ir gandrīz neiznīcināma. Sasaldē to, nosūti pāri kontinentiem papīra maisiņā, ieliec pareizā sāļuma ūdenī un tā izšķiļas par naupliju, kas baro visu pasaules akvakultūras sistēmu. Šie nauplī ir ideāls pirmais ēdiens gandrīz visām komerciāli audzētajām zivju un garnelēm sugām uz zemes. Lielais Sāls ezers nodrošina lielu daļu no pasaules kopējā apjoma. Parastā gadā tas nodrošina no 40 līdz 45% pasaules Artemija cistu. Aptuveni 18 ieguves uzņēmumi darbojas ezerā saskaņā ar zinātnē balstītu štata regulējumu. Darbības notiek sezonāli un pārsvarā ziemā. Nelielas apkalpes uz plakandibena laivām savāc rūsas krāsas cistu plēves, kas dreifē pāri atklātajam ūdenim. Sālsūdens garneles cistas no šī vienīgā Jūtas ezera nodrošina aptuveni 10 miljonus tonu audzētas jūras velšu produkcijas gadā. Sugas ietver garneles, tīģergarneles, jūras asarus un grupers. Tirgos no Vjetnamas līdz Ekvadorai un Senegālai akvakultūra tagad nodrošina aptuveni pusi no visām jūras veltēm, ko cilvēki patērē. Tā nodrošina daudz lielāku daļu valstīs, kur savvaļas zvejniecība jau ir sabrukusi. Ezera sāļums ir tas, kas vispār padara iespējamu garneles audzēšanu. Ja ūdens ir pārāk salds, sālīto garneļu populācija sabrūk. Ja ūdens kļūst pārāk sāļš, populācija arī sabrūk, jo pārmērīgi sāļš ūdens nogalina aļģes, ar kurām garneles barojas. 2022. gadā izcēlās krīze, kad ezers sasniedza visu laiku zemāko ūdens līmeni. Tas gandrīz pilnībā iznīcināja populāciju. Tagad nozare ir sarukusi, un tas ir vienīgais veids, kā tā var izdzīvot, kamēr ezers turpina samazināties. Pētnieki Irānā, Vjetnamā, Taizemē un Uzbekistānā tagad sacenšas, lai palielinātu dīķos audzētu sālsezeru garneles ražošanu. Viņu mērķis ir kompensēt risku. Neveinos no šiem projektiem vēl nav pietiekami liels, lai aizstātu to, ko nodrošina lielais Sāls ezers. Ja ezera līmenis turpinās kristies un sāļums turpinās pieaugt, Artemija populācija izzudīs tāpat kā ezera gultne. Piegādes šoks tieši ietekmē zivju audzētavu darbību visā pasaulē. Zemāku ienākumu jūras velšu tirgi visticamāk pirmie izjust spiedienu cenu kāpuma un piegādes nestabilitātes dēļ. Migrējošo putnu populācijas, kas izmanto šo ezeru, vēl vairāk palielina riskus. Aptuveni 10 miljoni putnu katru gadu šķērso Lielo Sāls ezeru.
Tie pārstāv vairāk nekā 250 sugas, kas pārvietojas pa Klusā okeāna un centrālo migrācijas ceļiem, un visi tie barojas ar artemiem. Bez garnelēm putni dodas uz jebkuru vietu, kur var atrast barību, bieži vien 100 jūdžu attālumā no ierastā maršruta. Ekosistēmas, kuras savieno migrācijas ceļi, neapstājas pie politiskajām robežām. Ezera sabrukums Jūtas štatā ietekmē mitrāju apstākļus no Meksikas dienvidiem līdz Kanādas Arktikai. Oficiālā atbilde no štata ir, ka viss ir kārtībā, ezers atgūstas. Pēdējos budžeta ciklos štats ir piešķīris vairāk nekā $1 miljardu ar ūdeni saistītiem izdevumiem. Visa šī finansējuma mērķis ir izglābt Lielos Sāls ezeru. Brians Stīts, štata Lielā Sāls ezera komisārs, norāda uz dažiem panākumiem. Viņi stabilizēja sāļumu dienvidu atzarā, izmantojot adaptīvu damju pārvaldību. Tika paplašināts Jūtas putekļu novērošanas un izpētes tīkls. Un 2025. gada septembrī tika parakstīta jauna ezera baseina harta. Uz papīra tas izskatās pēc reāla progresa. Uz papīra tas izskatās labi, bet reālajā dzīvē aina ir cita. Liela daļa no tā, ko sauc par līdzekļu izlietojumu ezera atjaunošanai, praksē ir ūdens infrastruktūras optimizācija. Šajā sarakstā ietilpst jaunas caurules, attīrīšanas iekārtas, uzglabāšanas risinājumi, efektivitātes uzlabojumi un ūdens pārvades sistēmas. Katrs projekts tiek pasniegts kā ūdens taupīšana. Šaurā, tehniskā nozīmē, katrs ar labāku piegādi ietaupītais ūdens piliens varētu nonākt ezerā. Kritiķi apgalvo, ka lielāka problēma ir tā, kur saglabātais ūdens galu galā tiek novirzīts, kad citur sistēmā pieaug pieprasījums. Infrastruktūra atrodas augšpus ezeram, izaugsme atrodas lejpus infrastruktūras. Neatbildētais jautājums ir, cik daudz no saglabātā ūdens pastāvīgi nonāk ezerā, salīdzinot ar to, cik daudz to absorbē nākotnes izaugsme. Jūta ir iztērējusi miljardus, cenšoties stabilizēt Lielo Sāls ezeru. Un jā, zināms ūdens daudzums ir atgriezts. Daži 100 000 akrapēdu vairāku gadu laikā. Taču ezera līdzsvara punkts nav pat tuvu tam. Ezeram vajag tik daudz ūdens katru gadu, lai tas vispār pārstātu sarukt. Pat visaktīvākie centieni šo plaisu neaizpilda. Tie tikai palēnina lejupslīdi. Un te arī lietas kļūst politiski ērtas. Štats var norādīt uz reālu ūdeni, kas tiek atgriezts ezerā. Attīstītāji un augošas kopienas joprojām var iegūt piekļuvi ūdenim jaunu mājokļu būvniecībai un paplašināšanai. Visi iegūst sava veida panākumu versiju, kas labi izskatās virsrakstos. Bet ezers reaģē tikai uz vienu lietu – kopējais ūdens daudzums, kas ieplūst, pret kopējo ūdens daudzumu, kas izplūst. Šis modelis atkārtojas arī vismazākajā mērogā. Jaunais cauruļvads Ziemeļjūtas apgabalā tiek raksturots kā efektīvs. Tas samazina izšķērdēšanu, uzlabo piegādi un izklausās pēc skaidras vides uzvaras. Bet ūdens, kas tiek atbrīvots, tiek novirzīts uz strauji augošiem priekšpilsētām tālāk uz dienvidiem. Attīrīšanas iekārtu modernizācija tiek pasniegta tāpat. Lielāka jauda, labāka infrastruktūra, gudrāka resursu izmantošana. Taču šī papildus jauda nepaliek neizmantota. Tā vienkārši tiek pārvērsta atļaujās būvēt vairāk mājokļu. Uz papīra viss izskatās pareizi. Katrs projekts uzlabo efektivitāti. Katrs ziņojums rāda atbilstību. Katrs paziņojums signalizē par progresu. Bet, kad paskatās plašāk, ezera līmenis joprojām krītas, jo sistēma ir izveidota tā, lai katrs atsevišķais lēmums izskatītos kā uzvara, pat ja kopējais rezultāts turpina virzīties pretējā virzienā. Katrs oficiālais glābšanas pasākums padara pamatproblēmu vēl sliktāku. Krīze tagad ir politiska realitāte, nevis tikai prognoze. Tātad, kad izvēle vairs nevar atlikt, ko valsts patiesībā dara? Un kurš spēlētājs uz šaha dēļa beidzot tiek upurēts? 2026. gada janvāra beigās Delavēras bankrota tiesā Amerikas Savienotās valstis atteicās no savas primārā magnija neatkarības. Vai vismaz būtiski samazināja valsts atlikušo vietējo primārā magnija ražošanas jaudu. Šis darījums notika tā, ka gandrīz neviens to nepamanīja. Jūta iesniedza $30 miljonu piedāvājumu par bankrotējušās Ralstonas rūpnīcas aktīviem. Tās izsoļu aģentūra bija Jūtas mežsaimniecības, ugunsdzēsības un valsts zemju pārvalde. Tā ir valsts aģentūra, nevis privāts pircējs, aizsardzības līguma izpildītājs vai magnija ražotājs. Sākotnēji Jūta tika pārsolīta no Limag Holdings, uzņēmuma, kas tieši saistīts ar Renko grupu. Limag acīm redzami bija iecerējis saglabāt ūdens tiesības Renko ietekmes lokā. Lielākā daļa novērotāju gaidīja, ka ja šis piedāvājums uzvarēs, minerālu ieguves darbības turpināsies.
Jūta sacentās ar Limagu vairākās izsoles kārtās, taču galu galā Limaga atteicās pielīdzināt piedāvājumu. Federālais bankrota tiesnesis apstiprināja pirkuma līgumu 2026. gada 5. februārī. Jūta pārņēma visu rūpnīcas infrastruktūru, apkārtējos zemi un minerālu nomas līgumus. Tomēr lielākā daļa bija ūdens tiesības. Šī pēdējā daļa bija patiesi vērtīgā balva. Gubernators Spencers Koks to nosauca par veselā saprāta ieguldījumu Jūtas nākotnē. Štats nenopirka ASV magniju, lai to salabotu. Štats nopirka ASV magniju, lai to likvidētu. Primārās magnija ražošanas operācijas Ralstonā tiks pārtrauktas uz visiem laikiem. Vietne tiks sakopta. Šī sakopšana notiek pēc paudžu ilgas chlora, dioksīna un PCB piesārņojuma, pret kuru Renko bija cīnījies tiesā gadu desmitiem. Šīs ūdens tiesības tiks novirzītas atpakaļ Lielajā Sāls ezerā. Šis ūdens palīdzēs paaugstināt ezera līmeni, tas samazinās putekļu emisijas, tas aizsargās Sāls ezeru garneles, un tas palēninās toksisko pulksteni, kas tikšķ zem Salt Lake Cityjas. Kā viens Jūtas likumdevējs izteicās, šī vienošanās bija $30 miljonu apņemšanās ezeram. Plašāko nozīmi ir grūti ignorēt. Jūta tikko iztērēja $10 miljonu, lai oficiāli izbeigtu vietējo primārā magnija ražošanu Ziemeļamerikā. Federālie regulātori un maksātnespējas iestādes ļāva nodošanai notikt bez iejaukšanās. Tagad Ķīna piegādā metālu, kas tiek izmantots F-35 lējumiem, Tomahawk raķešu korpusiem un cietā kurināmā raķešu dzinējiem. Tas pats metāls tiek izmantots automobīļu liešanas detaļās un garā sarakstā citu aizsardzības un aviācijas nozaru pielietojumu. Nav reālas Amerikas alternatīvas, kas spētu nodrošināt tādu pašu apjomu. Atlikusī vietējā jauda faktiski pazuda bankrota un ūdens tiesību darījuma rezultātā, nevis militāra konflikta vai oficiālas tirdzniecības politikas dēļ. Sēna bija iespēja saglabāt pilsētu elpojamu un ezeru dzīvu. Aizsardzības loģistikas aģentūrai tagad ir divas nepievilcīgas iespējas. Pirmais variants ir uzkrāt pietiekami daudz importēta primārā magnija, lai izturētu jebkādus nākotnes Ķīnas eksporta ierobežojumus. Tāds pats princips tiek izmantots strateģiskajā naftas rezervē, lai pasargātos no naftas cenu svārstībām. Otrais variants ir atrast draudzīgu sekundāro piegādātāju tādā termiņā, kāds patiesībā nepastāv. Nevienai sabiedrotajai valstī nav primārās magnija ražotnes, kas būtu kaut vai tuvu tādam apjomam, kādu savulaik nodrošināja Rallijs. Primārās magnija rūpnīcas atļauju saņemšana, būvniecība un certificēšana aviācijas sakausējumiem aizņem gandrīz 10 gadus. F-35 ražošanas līnija līdz tam laikam turpina darboties, izmantojot ķīskīniešu metālu. Ūdens, kas tagad tiek atgriezts Lielajā Sāls ezerā, veido apmēram 20% no nepieciešamā, lai palēninātu tā līmeņa krišanos. Tas nav pietiekami, lai problēmu atrisinātu, bet pietiekami, lai kaut ko mainītu. Tajā pašā laikā vides sakopšana, kas saistīta ar veco rūpniecisko teritoriju, nekad nebija paredzēta kā lēts process. Aplēses liecina, ka, ieskaitot ilgtermiņa sanāciju, izmaksas pārsniegs $100 miljonus. Jebkurā gadījumā šis rēķins bija jāapmaksā. Vienīgais jautājums bija, kurš par to būs atbildīgs? Iegādājoties šo teritoriju, štats izvairījās no ilgstošas juridiskas cīņas un nodeva svarīgu zemes gabalu publiskā kontrolē. Tas arī reaģēja uz gadiem ilgušajām bažām par putekļu vētrām un virsrakstiem par piesārņojumu, kurus vairs nevarēja ignorēt. Un politiski tas tiešām nostrādāja. Šis solis guva atbalstu Soltleikas apgabalā, kur ietekme ir visredzamākā, bet arī lauku reģionos, kur dziļi iesakņojusies neusticība ilgām juridiskām cīņām un federālajai uzraudzībai. Tātad katrā atsevišķā aspektā – izmaksas, politika, kontrole – lēmums šķiet saprātīgs. Bet ezeram joprojām ir vienalga par visām šīm kategorijām. Situācija arvien vairāk atgādina nulles summas līdzsvarošanas aktus starp vides atjaunošanu, rūpniecisko jaudu un stratēģiskajām piegādes ķēdēm. Lielais Sāls ezers turēja valsts militāro piegādes ķēdi kā ķīlnieku. Tajā pašā laikā tas atradās sabiedrības veselības problēmu, reģionālās ekonomikas un daļu no globālās pārtikas sistēmas centrā. Jūtas risinājums faktiski apmainīja vienu stratēģisko ievainojamību pret citu. Vairāk ūdens ezeram apmaiņā pret lielāku atkarību no ārvalstu magnija piegādēm. Situācija uz vietas atkal virzās uz atveseļošanos, lai gan lēni.
Šī atveseļošanās darbojas tikai tad, ja vēl 100 līdzīgi lēmumi tiek pieņemti tāpat. F-35 turpina lidot, kamēr Pekina nemaina savu kursu. Ja primārais magnījs tiek ierobežots kā stratēģisks eksports, šī loģika mainās vienas nakts laikā. Valsts amatpersonas, vides aizstāvji un aizsardzības analītiķi tagad visi darbojas arvien šaurākā kompromisa lokā. Nākamo 10 gadi iespējams raksturos nevis skaidras uzvaras, bet gan sarežģīti kompromisi un cerība, ka nākamā izpirkuma prasība nepienāks pirms ezeram būs bijis laiks atveseļoties. Gadu desmitiem lielais Sāls ezers izskatījās kā reģionāla iezīme kartē. Jūta tagad atklāja, ka ezers bija saistīts ar daudz vairāk sistēmām – vides, rūpnieciskām un ģeopolitiskām, nekā gandrīz jebkurš bija apzinājies. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video. Ja vēlaties redzēt vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz. Matpakā!